Lasījums no 1. laika grāmatas 29. nodaļas. Un Dāvids teica un slavēja to kungu visas sapulces priekšā. Un Dāvids sacīja: Slavēts esi tu, kungs, mūsu tēvs, Izraēla Dievs, mūžīgi mūžos. Jo tev, ak kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība. It viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava ir, ak kungs, valstība, un tu pacelies pāri kā galva pār visiem. Un bagātība un gods nāk no tevis, un tu esi valdījis pār visu, un tavā rokā ir spēks un vara, un tava roka paaugstina un dara stipru. Un tagad mēs esam tie, kas tev pateicamies, un tie, kas slavējam tavas godības vārdu. Jo kas es esmu un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus. Bet viss ir no tevis un no tavas rokas mēs tev dodam. Jo mēs esam svešinieki un piedzīvotāji tavā priekšā, kā visi mūsu tēvi. Mūsu dienas virs zemes ir kā ēna, un tur nav cerības. Kungs, mūsu Dievs, visa šī bagātība, ko esam sakrājuši, lai tev uzceltu namu tavam svētajam vārdam, tā ir nākusi no tavas rokas, un tev tas atkal tiek nodots. Bet es zinu, mans Dievs, ka tu pārbaudi sirdi, un ka tev labi patīk tie, kas ir atklāti. Un pēc sava atklātā sirdsprāta es visu šo esmu labprātīgi devis. Un es redzu arī tavu tautu, kas ir šeit un kas tev ziedo ar prieku un no laba prāta. Ak, kungs, mūsu tēvu Ābrahama, Īzaka un Izraēla Dievs, pasargi uz mūžīgiem laikiem tādu prātu un sirdi savai tautai un vadi viņu sirdis pie sevis. Un dod manam dēlam Salamanam nedalītu sirdi, ka viņš turētu tavas pavēles, tavas liecības un tavas likumus, un tos darītu, un uzceltu šo namu, kā es esmu to noteicis. Un Dāvids sacīja visai sapulcei: Teiciet to kungu, savu Dievu. Un viss sapulce teica svētu esam to kungu, savu tēvu Dievu. Un viņi noliecās un metās uz savu vaigu pie zemes, tā kunga ķēniņa priekšā. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Lasījums no apstuļa Pāvila vēstules Galatiešiem 3. nodaļas. Brāļi, es runāju cilvēcīgi, arī cilvēka pēdējo gribu, kas stājusies spēkā, neviens neatceļ, nedz pieliek tai ko klāt. Ābrahamam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts un dzimumiem. Tas ir par daudziem, bet par vienu un tavam dzimumam, proti Kristumu. Bet es saku to, Dieva jau sen spēkā nākušu gribas izpausmi neatceļ bauslība, kas dota 430 gadus vēlāk. Tā nevar iznīcināt apsolījumu. Jo ja ar bauslību nāk mantojums, tad vairs ne ar apsolījumu, bet Ābrahamam to Dievs ar savu apsolījumu ir dāvinājis. Kāpēc tad ir dota bauslība? Pārkāpumu dēļ tā ir klāt pielikta, līdz nāktu dzimums, kam ir dots apsolījums. Eņģeļi dot tā ar starpnieku roka uzrakstīta. Kur viens, tur nav starpnieka, bet Dievs ir viens vienīgs. Vai tad bauslība ir pret Dieva apsolījumiem? Nekādā ziņā ne. Jo ja būtu dota bauslība, kas spēj dzīvu darīt, tad patiesi taisnība nāktu ar bauslību. Bet raksti ir it visu saslēguši grēkā, lai apsolījums taptu dots ticīgajiem ticībā uz Jēzu Kristu. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām turēti ieslēgt bauslības važās, līdz parādītos ticība, kurai bija jānāk. Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai nav vairs varas pār mums.
Jūs jau visi ticēdam uz Jēzu Kristu, esat Dieva bērni, jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, ne svabadā, tur nav ne vīra, ne sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. Bet, kad jūs piedarat Kristum, tad jūs esat Ābrahama dzimums, mantinieks pēc apsolījuma. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko griežas Lūkas 17. nodaļā. Un notika ceļā uz Jeruzalemi, viņš gāja vidū cauri Samariju un Galileju, iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretim nāca 10 pitālīgi vīri, bija apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: Jēzu, meistari, apžēlojies par mums. Un viņš tos ieraudzījis, tiem sacīja: ejiet, rādieties priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem, redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz savu vaigu pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samarietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja: vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ Dievam godu tevis, kā viens šis cits tautietis? Un viņš tam sacīja: celies, ej, tava ticība tevi palīdzējusi. Tā kunga evaņģēlijs. Slāva tev, Kristus. Kungs, mēs pateicamies par tavu vārdu, ko tu mums dod caur veco derību, jauno derību. Paldies par lasījumiem šodien uzrunājumus. Sapuri mūsu sirdis un dod vēl vairāk tevi meklēt, tev godu, tev pateikties. Lūdzam caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Apsēdieties. Šodienas tēma goda došana, pateicis Dievam, kā mēs to darām, kur mēs to redzam, un kā tas parādās visās trīs rakstvietās. Tad pirmā rakstvieta no 1. laika 29. Mēs dzirdējām, Ivar lasām, Dāvida lūgšana, tā bija pateicība lūgšana, Dāvida lūgšana Dievam, kad cilvēki bija sanesuši ziedojumus tempļa nešanai. Šodien viņš vairāk to vēl domāsim zvārdē, mums 5. Jakobam zvārdē, kur svinēsim 240 gadu zvārds baznīcai, palikuši vēl kāds drupas, tikai tomēr mēs varam atzīmēt to vietu, pateikties Dievam, kad cilvēki cēluši un būvējuši. Bet tad Dāvida lūgšana, Dāvids sapulci sasauca un viņš lūdz un pateic Dievam to, ka viņš varens Dievs, ka viņš dod celt šo namu, viņš lūdz savu dēlu Salmu, lai kas to var uzcelt, mēs zinām, ka Salmu uzceļ. Un viņš arī pateicis mūsu tēvu, Ābrahāmu, Īzaku, Izraēlu Dievu. Un tad tā tēma, tad ies tālāk, kā mēs dzirdējām lasījumā no Galatiešu vēstules, ka mēs esam Ābrahāma pēcteči, mantinieki. Tā doma varbūt šeit bijās cauri, ka mēs neesam tikai tā šodien iepazinuši Dievu un šodien kaut ko neizveidojuši vai saldotu šī baznīca un šī vieta vairāk 90 gadu. Pēc zvārdē 240, un visu citu Latvijā ir 3-4 un vairāk 100 vietas, kur cilvēki nākuši kopā. Bet visi mēs esam Ābrahāma pēcteči. Visi mēs piederam, kā dzirdējam, ko Pāvils saka Galatiešu vēstulē, mēs piederam vienai saimei, vienai dzimtai, ticības dzimtai, mēs esam Ābrahāma pēcteči. Ābrahāms vispirms, pēc tam Īzaks, Izraels ir Jākabs, un tad viss tā. Un tas mērķis, ka mēs esam iepazinuši Dievu, mēs esam
labu, vestītu mūžībai, ka mēs Dievu pagodām, mēs Dievu pateicamies. Mēģināsim šodien apstīties dažādas veids, kā mēs varam darīt. Es gribu teikt, ka tas ļoti vienkārši veidu, ka jūs zināt. Bet man liekas, ka mums nemitīgi viens otram ir jāatgādina, ka tas arī ir tas veids, kā mēs Dievu godinām, tas ir veids, kā mēs Dievu pateicamies. Ka viņš mums radīs, mēs viņu pazīt, un ka mēs esam piepulcināti šajā ticīgo saiti. Tas nav pašsaprotami. Tas nav pašsaprotami. Vakar es biju vadīt lekciju Jāņa draudzes dienām par svētākā dāvanām, bet es dalījos tādā kontekstā par savu liecību, aizsnāca pie Dieva. Un pēc tam kāds cilvēks pie manis pienāca un teica, bet tas ir apbrīnojami, ka tev tas bija tiešām tas tā bija, ka tas 9. gadā tika kristīts. Tad man kādi cilvēki uzrunāja, es neko daudz nesapratu no Dievu, es tiku nokristīti 3 gadu vecumā. Tad es satikos kādiem kristiešiem, kuriem man ir kāds sarunas, un radās lielāka interese par Dievu. Un tad 2000. Gada ieslēdz mācībā pēc Jāņiem, Dievs savu lekcijā man tik spēcīgi uzrunāja, ka es sapratu, man vajadzīgs Dievs, tikko bija iesvētījies, es vēl meklēju, kā es kļūt par mācītāju, lai citiem stāstītu. Bet šī sieviete, kad šīs lekcijas vakar teica, bet tas nav pašsaprotami. Un tā tas ir. Tas, ka mēs ticam Dievam, tas nav pašsaprotami. Tā ir milzīga žēlastība, un tā ir Dieva izredzēšana. Tas nav mums nolūks. Un tāpēc Dievs tā kā, ko mēs varam dot Dievam apakaļ, jo neko nevajag mums patiesībā, tādā materiālā vai citādā ziņā. Tas, ko mēs varam pateikties un godināt Dievu. Mēs varam slavēt, godināt dažādu veidu, ko es minēšu, kā mēs varam Dievam pateikties par to, ko viņš ir darījis mums labāk, viņš mums ir izredzējis, viņš mums ir pievienojis šai ticīgo saiti. Un pirmais, kā mēs varam slavēt Dievu. Mēs slavējam, mēs dziedam Dievu. Mums bija veids, ko mēs natīvošanas kalpošanas, tad ir dati, izbraukums pagājušajā nedēļā. Un tur bija tā, ka mēs tā sabraucam visu, tāds sarīkuši bija, tāds drūmums kaut kādu bija, kā viss bija tāda. Un mācītājs Mareks, viņš kalpošajā draudz arī, kā viņš izdūka ģitāru, sāka slavēt Dievu. Tā pavisam vienkārši. Un viens pievienojos, otrs pievienojos, un kad mēs saprotam, mēs bijām kādu 10 cilvēku. Bērni, vairāk. Mēs skatāmies, ka mēs esam kādi 5-6 cilvēki vienkārši slavēt Dievu. Dievu, kad 2, 3, 4, viņš tā programma ievilkās, bet tas ir ļoti vajadzīgs. Tas ir ļoti vajadzīgs, tas tāds drūmums, tāda kaut kāda nosteņa, kaut kāda bija tāda aiznāk pilnībā. Viss tā diena, nākamā diena, mēs jau 2 dienām Olains būs vēl. Viss tas aizvien. Tad slavējot Dievu, slavējot Dievu, tad kaut kas sāk notikt. Es pat domāju tādā kontekstā, ka Dievam nevajag to slavēt, bet mums vajag. Tādā ziņā. Dievs ir priecīgs, ka mēs viņu slavējam, viņam to nevajag. Mums vajag, lai tad, kad mēs paši atzīstam Dievu, kad mēs sakam, Dievs, tu esi kungs par šo vietu, šo situāciju, tad kaut kas tur izmainās arī mūsos pašos. Tas ir tā brīvmaiņa. Tas ir tāds viens piemērs, tāpēc arī iekalpojums, mēs dziedam dziesmu, slavējam. Tas nav tikai tāds, mēs jauniešiem īpaši tāds baznīcas dziesmas, likās, tā kaut ko dzied. Bet ja mēs paskatāmies tais vārdus, mēs ieslēdzamies, mēs slavējam Dievu, tas pateicamies. Kad izvēlējies kāds dziesmas, tas ir tāds, tik jauki, mēs tā kopā, cik forši mums Dievu, cik forši mēs viens otru uzlūkot daudz lietas. Otrs, kā mēs pagodinām Dievu, ir liecība. Ja mēs liecinām, ko Dievs dara mūsu dzīvē. Un, protams, to arī tā pārspīlēt, mēram, kāds draudzes tāds harizmātiskāks, kur viņi
ja tev katru dienu apmēram nav ko liecināt, tad tu apmēram neesi garīgi tāds dzīves. Nevajag pārskatīt arī. Varbūt mums nav gluži katru dienu ko liecināt. Mums ir kāds dienas, kur mēs vienkārši ejam darām savu ikdienas darbu un cenšamies mīlēt Dievu un cilvēkus, kā mums iznāk. Bet tad, kad kaut kas notiek mūsu dzīvē, kad mēs lūdzam, ka Dievs mums atbild. Varbūt tā ir katru dienu. Bet, ja tas nav katru dienu nekas, tad, kad Dievs mums atbild tādām lūkšanām, kad mēs sakam, Dievs, tu to dari. Mēs dodam Dievu lūdzu. Mēs priekš sevis to pasaku, Dievs, tu to darīji. Mēs kādam var izstāstīt. Dievs, tu to darīji. Tas nebija pašsaprotami. Jo mēs dzīvojam diezgan racionālā un praktiskā pasaulē, un paliek aizvien racionālāk, un aizvien cilvēks saka, tu tur beidz savām Dievu pasakām. Tad mums ir vajadzīgs, nemitīgi, kad otram atgādināt. Tās lietas nav pašsaprotamas, tās nav nejauši, vai tas nav, mēs te strādājam, ka viss notikās. Bet Dievs dara un svētīgi, tas var pārādīt. Un mēs dodam Dievu godu. Ka mums ikdienā būtu tāds pilnīgi normāls vārdi, kas mums ir kaut kas labs notiek, paldies Dievu. Kāds saka, tu forši tas notiek, paldies Dievu. Jā. Patiesībā vārds arī paldies latviešu valodā ir veidojis no 2 vārdiem, kas kādreiz bija palīdz Dievs. Un tad viņš ir sapludinājis savu laiku kopā paldies. Patiesībā tas palīdz Dievs. Ka tur ir, ka mēs nemitīgi savu ikdienas valodā, tur ir jau paldies Dievu. Paldies Dievu, ka mēs padalāmies. Ikdienas šām lietām, tad nav jābūt kaut kam milzīgi liela. Vakar mums ir 2 brīnišķīgas liecības un vairāk 2 lielākas uzauģos jauniešos un stāstīt cilvēku. Un arī mēs stāstīt tās lielās tās liecības, ko Dievs dzīvē mainīs. Bet arī ikdienas. Svarīgi tā liecinot, mēs pagodinām Dievu. Mazāk Dievu. Ko Dievs mums dzīvē darīs. Ziedojot, mēs pagodinām Dievu. Man ik pa laikam cilvēki prasa, kā tad tā Gregors pastāv? Un ik pa laikam mēs jāatzīst, ka mēs tā iedzīvamies, ka tas ir tāds Dievu brīnums. Baznīca mums manuāli nosaka un palīdz mums apkurs izdevumiem kādiem, bet mums gadā ir 100,000. Un tas viss lielākā daļa, teikt, kaut kādi 75 vai kā mums pašiem kaut kā ir jāatstāt. Jā. Un tas ir no pasākumiem, no ziedojumiem, no viss kāds pusauģu pasākums un kaut ko tas maksā. Kāds pasākums maksā, ka Dievs uztur. Tad laikam tāda cilvēka apbrauc un saka, kā tas iespējams. Un pagājušā sezonā, bija milzīgās cenas, bija sveķinājums, kā apkurps tajā sezonā 30,000, 20,000, bet bija 35, un dubult. Bet Dievs to pēc neķīs. Dievs iedeva mums kādu amerikāņu finansējumu, kur valūtas svārstības bija tāds, ka no tā mēs iekļūt 10,000 lietas, tas ir palielēt uzsākt. Tā Dievs pērkās. Pat Olivers jau devies uz Austriju, un tur mums vajadzēja vairāk kā 10,000 savākt ziedojumu, lai viņš hokeju spēlēt Austrijā. Un arī ģimeni izslēdzās kaut kāds cilvēki. Un mēs dodam Dievu, jo Dievs ir varēs, Dievs dod, mēs varam pasākt. Tāpat, ja mēs draudzē kaut ko ziedojam, vai ja citam kaut ko dodam ar to mērķi, paldies Dievs un ir devis to tālāk, mēs dodam Dievu godu. Kad baznīcas draudzes uzturēt, vai kāds mums ir to vai šo kaut kur, mēs sakām paldies mums. Tas ir Dievu dod godu. Mēs esam finansējumu Dievu dod godu, ja mēs ziedojam, mēs dodam Dievu valstī. Lūdzu, kad mēs lūdzam kopā vai privāti, mēs pielūdzam Dievu, bet arī šī pielūgšana parāda, ka mēs Dievu dodam godu. Un mēs lūdzam Dievu, Viņš ir kungs.
ar katru savu mazo lūkšanu ikdienas rīta, pusdienas, cik kādreiz mums mājās arī mazs laiks, lai pārēst pusdienas, tad viens krāmē, otrs savas stuņķē iekšā un vēl kaut ko, tad es apsvēršu, palūdzam, sadodam rokas, un mēs lūdzam, tā kā pār minūtēm un sieviņam, daudz vēl liekas, bet vienalga, cik tas mums izdodas, lai kā mēs būtu kur, bet mēs sakam, Dievs, nē, tas ir no tevis, paldies. Noķert tos mazos mirklīšus dzīvē, pie Dievs, tas ir no tevis, paldies. Es tev pateicos, es lūdzu. Tāpat kopīgi, kad mēs lūdzam kopā, tas ir milzīgs svētīgi, kad visi apkārt. Man stāsta no Sēmas draudzes, kas kalpoja 40 gadu bija bijusi baznīca, un tajā apkārtnē varēja pat fiziski izskaidīt, cik ļoti tukša tā vieta, jo Sēmas pagasts tāds palielināts piedzīvotāji, kur nebija tik daudz, kā pāris tūkstoši pa visu to pagastu palielot. Bet tur notika katru gadu viena pašnāvība. Tas ir tumsas rādītājs. Ja notiek pašnāvības, tas ir tumsas rādītājs, jo vēlna mērķis ir ietrīt cilvēku postā, ar gala mērķi viņš ir pašnāvība. Tas ir vēlna mērķis. Un es saspēju to, ka tas notika tāpēc, ka tur 40 gadu bija dievkalpojumi tajā vietā. Jo daudz bija slēgta, baznīca iedod atkal padomu laikā. Un mēs sākām būt, mēs sākām turēt dievkalpojumus, un pašnāvības pazudus. Vienkārši pazudus nebija vairs. Ļoti būtiski tad bija tāds rādītājs. Bija arī citas lietas, bet ne par to šodien. Tad katru lūkšanu, kas baznīcā izskan un to apkārtni, tad ir milzīgs garīgs spēks, kas ienes gaismas apkārt. Vieta, kurā nav kraudz un baznīca, kas lūdzās agri vai vēlu, garīgi aizaug, paliek tumsā, tumsa pāri. Tā tas ir. Un pateicoties Dievam. Pateicoties, kas var iekļaut daudzas iepriekš minētās lietas, bet vienkārši pateicoties par to, ka mēs atnākam uz šo dievkalpojumu, mēs arī pateicamies. Katru reizi, kad mēs atnākam dievkalpojumu, katru reizi, kad mēs atveram Bībeli un savā veidā sakam, Dievs, gribu lasīt tavu vārdu, es tad veidā arī pateicos Dievam, ka viņš ir tas, kas ir lietas. Jebkuru mēs varam teikt, tāda garīga aktivitāte ir kā pateicīt Dievu, ko mēs darām. Ja mēs sakam, Dievs, man es vajadzīgi, man es svarīgi. Resurs kungs. Arī dievkalpojumu mēs redzam, mēs saņemam, tas ir mērķis, bet tas ir arī tā pateicība. Un ja mēs paliekam pie tā, un mēs tikai nākam, lai saņemtu, tad mēs kaut ko vajag būtiski pazaudēt. Kādreiz cilvēki arī atnāk, saka, tas predikts tur bija tāds un daudz. Un tad mēs kaut ko nesaprotam. Tad mēs nākam, patiesībā dievkalpojumu, svinēt, pateikties par to, ko Dievs jau ir izdarījis. Ja Dievs kaut ko vēl iedod, slavu Dievu. Bet ja ne, mēs vienkārši nākam slavēt. Otrā raksturvieta, Galatieši. Kāds domas es arī pateicu, kas saistīts ar Galatieši. Tālāk, bet mēs esam Ābrahama bērni, apsolījumi mantinieki, mantot visas svētības. Un šeit ir tā svētība uzsaka, ka Dievs mums ir devis apsolījumus un mantot visas svētības, ko Dievs mums ir paredzējis. Ja mēs nākam pie Dievu, mēs tiecamies, mēs meklējam. Pansionātā bija Piekdien Rūpas pansionātā sociālpolitikas centrā, pēc precīzāk teiks, un sunāt uz 121. psalmu, Dievs mums sargs, Dievs mums nesargā, vēl sargāts no pilsētas sargā. Un kopumā tas psalms un to, ka Dievs mums var, viņš mums svētī, viņš mums sargā. Un no šī psalma ir vārdu, lai pasaka izvadīšanā, Kungs, lai pasargātu bieži no šī laika mūžīgi.
Viņš ir tas, kas sargā svētību. Mēs to esam attuši. Un tā ir žēlastība. Mēs pateicamies. Mēs to nevaram nopelnīt. Svētības mēs neesam nopelnījuši. Nekā. Nevaram. Nav tā, ka mēs smagāk, vairāk kaut ko darīsim, tad mēs būsim svētīgi. Nē. Mēs svētītāk drīzāk būsim nevis vairāk smagāk darot, vairāk pateicoties, slavējot par to, kas ir to. Viņš domā, tad mēs dodam godu liecinājumu, ko es iepriekš minēju, tas ir par to, ka mēs esam šie mantiņi, mēs esam ticības saimi, mēs nekautējamies liecināt ikdienas, tur, kur mēs esam. Mēs vispirms esam ticīgi, jo tad mēs esam latvieši, vispārējais un Dievs stāvā. Mēs vispirms esam tas augstāk par visu, ka mēs esam Dievu bērni. Tas ir augstākais, kas mums ir. Ja titums vai stāvoklis nav augstāk par to, kā Dievu bērni. Vispārējais pakāpē. Tas, ko diezgan garā rakstīt, tikko lasīja Ivars par bauslību, par apsolību, ka mēs visi tās svētības esam ticībā vēlreiz uzsverot, ka mēs nevaram kādu nopelnīt. Pāvils par to runā šeit galatiešiem, romiešiem, visādi mēs savās vēstulēs grib to uzsvērt. Mēs nevaram no tā nopelnīt. Mēs nevaram domāt, ka mēs ar saviem darbiem un darīšanām labi izdarot lietas, tagad kaut ko nopelnīt. Man liekas vispār vārds, kādreiz cilvēks kaut ko kādu saka, tu esi ko nopelnījis. Tā ir žēlastība, ka un tā, ko tu darīsi, šāds rezultāts. Tā. Tas nav par to, ka mums no jāatliek. Tas ir par to, ka mēs nedomājam, kāpēc mēs darām, ka būs. Un, protams, arī dziļāk, vairāk šeit no ticības momentu, ko viņš saka, ticībā uz Kristu jūs esat Dievu bērni, tas ir pāri visu Dievbēdi, kurus Dievs aicina jūs novērtēt pateikties. Līdzīgi kā spitālīgajā, no Lūkas 17. lasījām, tā ir tā Dieva žēlstība dāvana. Viņi saka, Jēzus netuvojies mums, mēs esam spitālīgi. Jēzus, tā vietā, lai nebūtu, tas iedod kaut ko vairāk. Viņš saka, ejiet, būs ar dzīvi. Es dzirdēju to līdzīgu saku, jūs jau dzirdējuši no manis, bet mēs atnākam pie Dieva tādu mazu grūzību, pēc Dieva žēlastības, tādu, ziniet, tādu mazo espresso grūzību. Kungs ielēja pišķi. Dievs mums nogāja vienu tāds. Ok? Paldies. Pat grūzītā, ka nekas vairs nav palicis, tas ir milzīgs. Varbūt līdzīgi jutās tas spitālīgi, ja īpaši varbūt tas viens, kas novērtē to un saprata, kas man ir dots, kas man ir iedots. Un lieta, ko es jau bišķi minēju, un vēlreiz uzsveru, ka katra mums garīgā darbība, kā pateica Dievu, ko mēs izdaram, ko mēs ievērojam, saprotam, atzīstam, kas Vīrā, saka, Dievs to iestāv. Šodien es novērtēju par to, ka tik daudz cilvēku baznīcā. Jaunieši, vecāki, ģimenes, bērni. Mēs esam ļoti priecīgs un pateicīgs. Svinēt un pateikt Dievu. Dievs ir labs. Amen. Mēs apliecināsim savu ticību. Visi kopā palīdz sacīt.